Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju, un atceries, ka tevī ir spēks, pacietība un kaisme aizsniegt zvaigznes, lai mainītu pasauli. Smilcērkšķa oranžo ogu mēdz devēt dažādi, gan par Latvijas zeltu, gan superogu, un tagad izmantojot šo dabas velti radīts unikāls produkts. Sea Biotech, sadarbojoties ar Latvijas zinātniekiem un ārstiem, ir radījuši smilcērkšķu sēklu lipīdu ekstrakta produktu, lai veicinātu sirds un asinsvada sistēmas veselību, kā arī organisma imūnsistēmas darbību. Aptuveni 10 gadus atpakaļ uzņēmums piedalījās klīniskajā pētījumā, kurā tika pētīts dabas vielu kombinācijas ietekme uz sirds un asinsvadu slimību riskiem. Un tas bija viens no motivatoriem turpmāk pievērsties arī šīm dabas vielu pētniecībai. Tad attiecīgi pēc tam 2014. gadā uzņēmums arī savā lauku saimniecībā uzsāka šo smilcērkšķu stādījumu ierīkošanu. Šobrīd mums jau Ziemeļvidzemes saimniecībā ir aptuveni 16 hektāri. Tā mūsu pamata izēviela ir smilcērkšķi. Tās varbūt šajā gadījumā nav pašas smilcērkšķu ogas, cik daudz tās ir sēklas. Ja citiem ražotājiem sēklas varbūt ir kā atkrituma produkts, kas netiek tālāk izmantots, tad mūsu ražošanā mēs šīs sēklas izmantojam inovatīvu jaunu produktu radīšanai. Bet sākuma posmā, pirms mēs vispār sākam ar šīm sēklām strādāt, mēs tās testējam akreditētās laboratorijās, lai noskaidrotu, kādi vērtīgi savienojumi ir tajās un kas ir tas, ko mēs no šīm sēklām varam iegūt tieši savu produktu izveidei. Pēc šo rezultātu saņemšanas, tad, kad mums ir skaidrs, ka šīs sēklas atbilst visiem mūsu izvirzītājiem kvalitātes standartiem, mēs tās sūtam tālāk uz ražošanas procesu. Un šajā ražošanas procesā no šīm sēklām ar superkritisko šķīdumu ekstrakciju ar ogleskābo gāzi tātad tiek iegūta šī eļļas frakcija no sēklām. Ogleskābā gāze ir dabīgs, drošs un nekaitīgs šķīdinātājs. Tā ir tā pati gāze, ko mēs izelpojam, kā arī tā pati gāze, kas tiek izmantot gāzezētu dzērienu ražošanā. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību mēs iegūstam tīru smilcērkšķu sēklu lipīdu ekstraktu bez dažādiem piemaisījumiem. Smilcērkšķu sēklu lipīdu ekstrakta sastāvā ir veselīgās omega-3, omega-6, omega-9 taukskābes, kā arī taukos šķīstoši vitamīni, augu steroli un citas bioaktīvas veselību veicinošas vielas. Smilcērkšķis noteikti var būt Latvijas zelts, un īpaši tad, ja mēs mācēsim tos vēl labāk izmantot. Tad pēc būtības šī lieta, ko arī dara Kristaps Ērglis un ar komandu un tā pārējām, un kopā ar universitātes zinātniekiem, ir šis eksperimentālais ceks, kurā mēs tā kā pārbaudam, kādā veidā, protams, iesaistot arī citus zinātniekus, arī ar biopieejamību un visu to pārējo, kur mēs pārbaudam, kā tad mēs vispār varam frakcionēt šīs lietas. Savukārt tas, kas pasaulē nav diezgan skaidri zināms īstenībā, pieņemsim, kādas tad ir īsti to eļļu tās interakcijas ar mūsu kardiovaskulāriem, onkoloģiskiem, psihiskiem, es teiktu, un dažādiem citiem notikumiem. Tas ir tas, ko mēs pētam. Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts 2021. gadā uzsāka smilcērkšķu sēklu lipīdu ekstrakta Hipocore klīnisko novērojumu, kura ietvaros pacienti ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku papildus standarta medicīniskajai terapijai lietoja 2 kapsulas Hipocore. Pēc 3 mēnešu rezultātiem secināms, ka produktam nav nevēlamu blakus parādību un ir tendence uzlaboties asinsspiedienam, glikozes līmenim, kā arī normalizējas vielmaiņa. Novērojums plānots veikt arī nākotnē. Savukārt tiem, kuri vēlas dot ieguldījumu savai veselībai, ir kāda lieliska ziņa. Cilvēki ir gatavi darīt diezgan daudz, lai panāktu vēlamo matu mirdzumu, bet dažkārt neieklausās pašos matos. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi mazas ģimenes aptiekas farmacēti un arī īpašnieci Ievu. Sveika, Ieva! Labdien! Pirmais jautājums, ko es labprāt uzzinātu no tevis, cik daudz tavi klienti, ar kuriem tu noteikti runā ne tikai par slimībām, pievērš uzmanību matu veselībai?
Jā, īstenībā šis te jautājums pēdējā laikā izskan arvien biežāk. Un tas ir arī saprotams arī pēc Covid saslimšanas, kad liela daļa sieviešu, un ne tikai sieviešu, novēroja pastiprinātu matu krišanu pēc saslimšanas. Un ņemot vērā, ka sievietei mati ir kā tāda dabīgā rota, un tā ir arī daļa no ārējās vizītkartes, tad sievietes matu veselībai tiešām piešķir lielu uzmanību, ikdienā par tiem rūpējoties, un šādas rūpes, kā saka, ietver arī divās daļās īstenībā var iedalīt. Viena daļa tas ir ārēji lietojamie līdzekļi, un otrs ir tā neredzamā daļa, tas uzturvielu daudzums organismā, vai tas ir sabalansēts. Es zinu, ka matu veselībai ļoti nepieciešams ir biotīns. Vai tu piekrīti? Jā, es piekrītu, un īstenībā pateicoties tam, mūsu platuma grādos mēs esam ļoti laimīgi, ka šis biotīns ir pieejams ļoti lielās produktu grupās, ko mēs varam izmantot ikdienā. Kā viens no primārajiem avotiem, kur biotīns ir lielā daudzumā, tie ir pakšaugi. Lēcas, zaļie zirnīši, burkāni, ziedkāposti. Nebūtu jāaizmirst arī par gaļu, tāpat arī graudaugos, jūras veltēs un augļos. Man tas viss ļoti garšo, ļoti jauki. Ļoti jauki. Bet vai ar šo uzturu mēs varam organismu apgādāt ar biotīnu vajadzīgo daudzumu? Tā kā biotīns ir viens no B grupas vitamīniem, un tam ir piešķirti vairāki nosaukumi, bet zināmākais ir vitamīns B7 vai H vitamīns. Un tāpēc šis ir ūdeni izšķīstošs vitamīns, un viņš organismā neuzkrājas, viņš neveido lielas rezerves, tāpēc ir svarīgi regulāri, pilnvērtīgi un sabalansēti ēst. Protams, deficītu var izraisīt arī kaitīgie ieradumi, kādam tā ir smēķēšana, kādam tas ir alkohols vai arī hronisks alkoholisms. Tāpat arī medikamentu lietošana, ilgstoša medikamentu lietošana, piemēram, arī antibiotiku terapija. Tāpat ikdienā cilvēki seko līdzi tādiem jaunumiem trendiem un izvēlās svara zaudēšanai izmantot tādas nekontrolētas diētas, kā rezultātā tiek izslēgtas kādas konkrētas pārtikas grupas, un tas atkal aiziet galējībās, no vienas galējības otrā. Jā, jo ar nekontrolēto diētu var notievēt, bet tajā pašā laikā zaudēt matus. Un tad sākās stress, un stress, kā zināms, ir visa sākums. Pamatā. Visa pamatā, jā. Ja es uzdošu pavisam tiešu jautājumu, vai biotīns var palīdzēt vīriešu matu izkrišanas periodā? Ar vīriešiem vispār ir interesanti. Sarežģīti, es pat teiktu. Es domāju, arī viņiem pašiem tas ir sarežģīti, jo tie cēloņi ir visdažādākie, un tāds aicinājums būtu vīriešiem pievērst pastiprinātu uzmanību periodā, kad krīt mati ārā, ja tas notiek, un tanī brīdī rīkoties, vai doties pie ārsta un sameklēt, kas ir tas cēlonis viņa gadījumā, jo vīrieši to dažkārt arī atstāja novārtā, ja tā drīkst teikt, jo tas īsos matos krišanas gadījumi ir mazāk vizuāli redzami, un tanī brīdī, kad jau tie matu līnija atkāpjas un tā, tad sāk pievērst pastiprinātu uzmanību. Un tajā brīdī var gadīties, vai tie matu sīpoliņi jau ir aizmiguši, un viņus var mēģināt pamodināt ar papildu uzturvielām. Un tā starpība, kā saka, ir tikai ārstam nosakām ar analīžu palīdzību. Jo vizuāli jau būs tā, ka tā piere vai atkal bārdas daļā ir kāds tukšs lauks. Vizuāli izskatīsies vienādi, bet tas cēlonis var būt atšķirīgs. Līdz ar to lietot biotīnu var papildus arī vīrieši, jo runājot ne tikai par matu veselību, tāpatās arī vīriešiem ir ļoti svarīga rota, šīs te bārdas un ūsas kopšana, un tas tomēr ir tas pats matiņš. Andrej, tu esi friziermeistars, jau ar nopietnu stāžu. Saki lūdzu, vai tu piekrīti tam, ka veseli mati nav tikai pareiza šampūna izvēle? Jā, protams.
Ir daudz ļoti citu faktoru, kas ietekmē matu ārēju izskatu, kā arī galvas ādas stāvokli. Tas varētu būt mūsu iekšējais organisma stāvoklis, jā, jo ļoti daudz kas atkarīgs no stresa, jā, un tad, protams, mati saņem to informāciju bišķiņ, līdz viņam pieiet ilgāk, lēnāk, jo tad pēc 2 mēnešiem viņi parāda savu īsto raksturu, un tad mēs brīnamies, no kurienes kaut kas ar viņam ir noticis. Redzi, ir arī tāda lieta, ka, piemēram, ar to pašu matu izkrišanu, jā, ir bišķiņa starpība to, kāpēc sievietēm tā nekrīt ārā mati kā vīriešiem. Jā. Jo vīrietim mati atrodas ne tik dziļi tie sīpoliņi kā sievietēm. Galvas ādā. Jā, un līdz ar to tas notiek vienkārši ātrāk. Matu izkrišana ir viens no simptomiem. Kādi ir vēl simptomi, ja mēs saprotam, ka biotīns iet mazumā? Visredzamākais, protams, klāt vēl nāk nagu veselība, jā, ko mēs katrs arī varam just. Tie kļūst trausli, tie var slāņoties, tie neizaug vairs tik gari, kā gribētos, un kļūst mīksti. Biotīns ietekmē tāda proteīna kā keratīna veidošanos, kas savukārt ir pamatelements veselīgam matam un nagam. Tu kā farmaceite, ja tavs klients nosauc šos te simptomus, kā tu viņam ieteiktu rīkoties? Pirmām kārtām es mēģinātu, un mēs to arī darām, sarunā saprast galvenos cēloņus un galvenās tādas problēmas sakarīgas, kas varētu būt, kāpēc ar viņu tā notiek. Mēs arī iesakām vērsties pie ārsta, vai tas ir ģimenes ārsts vai speciālists, dermatologs, trihologs, kuri atkal tālāk ir tiesīgi nosūtīt uz analīzēm, lai saņemtu tādu pierādītu vērtējumu, kas tad organismā notiek. Šajā gadījumā, ja tas ir matu izkrišana vai mati kļūst trausli un sievietei vai vīrietim tas jau sāk traucēt, kā saka, viņš tam pievērš pastiprinātu uzmanību un jau vēršās aptiekā pēc padoma, tad mēs varam piedāvāt arī monopreparātus ar biotīnu. Galvenais uzsvars tomēr ir uz adekvātajām devām pieauguša cilvēka svaram. Un kāda ir deva? Biotīna gadījumā tie ir 10 mg vienu reizi dienā, papildus sabalansētam uzturam. Ir pierādīts, ka viens no iemesliem, kas var veicināt matu izkrišanu, ir biotīna trūkums. Beotibal ir bezrecepšu zāles, kas ārstē biotīna deficītu, tādējādi apturot pārmērīgu matu izkrišanu, nāgu lūšanu un citus simptomus, kas raksturīgi biotīna trūkumam organismā. Tikai viena Beotibal tablete dienā. Beotibal – uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam. Kā jau es minēju, tev pašai ir sava aptieka, un es uzskatu, ka tu esi ļoti drosmīga sieviete, bet arī skaista un krāšņa. Saka, lūdzu, kā tu pati rūpējies par saviem matiem? Es cenšos ieklausīties savā friziera padomā, piemeklēt atbilstošos matu kopšanas līdzekļus savai matu struktūrai. Tāpat ikdienā cenšos arvien vairāk aizdomāties par ēdienreizēm, par to, ko es lieku uz tā šķīvja, lai tas būtu tiešām dažādi ēdieni. Vēl es noteikti gribētu ieteikt dāmām un arī kungiem parūpēties ne tikai par savu tādu iekšējo sajūtu, bet rūpēties arī par mammām, draudzenēm, un kādreiz varbūt arī tāds veselīgs padoms no malas palīdz novērst kādas lielākas raizes. Beotibal – uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam. Elpceļu infekcijas bērnībā ir vienas no visizplatītākajām saslimšanām, taču zinot šo faktu, mums vecākiem tas nepalīdz. Tādēļ šodien uz sarunu aicināšu pediatru imunologu Ievu Nokalnu, lai mēs noskaidrotu, kā mēs varam palīdzēt bērniem stiprināt imunitāti cīņā ar vīrusiem un baktērijām. Ieva, ar ko atšķiras bērna imunitāte no pieauguša? Tajā brīdī, kad
vispār sāks apmācība par bērniem, pirmais, ko saka, ir tas, ka bērns nav mazs pieaugušais. Viņš nav mazāks tāds pats cilvēks. Bērni ne tikai aug, bet arī attīstās, un tas pats notiek arī ar imūnosistēmu. Ieva Nokalne, imunologs. Bet tajā pašā laikā ir bērni, kuri, piemēram, bērndārzā dažas vīrusu slimības pārslimo viegli un slimo uzreiz, un tādi, kurus neņem, kā saka. Tas ir atkarīgs no ģenētikas, tas ir atkarīgs no vides un arī no tā, kāds ir pats bērns, kā viņš arī tiek galā ar stresiem, jo stresam ir nozīme imūnajā sistēmā, videi, kādā bērns aug, ir nozīme. Un arī, mēs katrs esam dažādi, mēs katrs izslimojam dažādi. Ir cilvēki, kas, piemēram, daudz slimo līdz 5 gadu vecumam, pēc tam arī atkal neslimo nemaz. Ir tādi, kas vārguļos visu dzīvi. Runājot arī ar kolēģiem, šis gads ir bijis pagrūtāks. Gerda Lielause, pediatrs. Acīm redzot, šie 2 Covid gadi, kad mēs sēdējām izolēti, savā ziņā katrs savā siltumnīcā, mēs šīs vīrusu devas nedabūjām. Un tagad, izejot, noņemot visus ierobežojumus, izejot sabiedrībā, šie visi vīrusi viņi nekur nav pazuduši, viņi aktivizējās. Mūsu imunitāte ir novājināta pa šiem pāris gadiem, un man tāda sajūta, ka šogad slimo 2-3 reizes vairāk. Šis gads ir daudz smagāks slimošanas ziņā, slimo vairāk, un arī 2 bērni 2 reizes vairāk slimošanas, bet šogad īpaši slimojam daudz arī es un vīrs. Slimojam ar slimībām, ko iepriekš varbūt slimojam daudz retāk. Iesnas, kakla sāpes, plaušu karsonis. Šogad bijis arī Covid 2 reizes mūsu ģimenē, katram ģimenes loceklim. Tas ir izaicinājuma gads mums. Bet bērni apmeklē bērnu dārzu, es strādāju skolā, vīrs strādā lielā uzņēmumā, mēs nevaram izvairīties no cilvēkiem. Tāpēc tā ir ikdiena, ar ko mēs saskaramies. Bet kā mēs varam stiprināt mūsu imunitāti un bērnu? Ja mēs atkal runājam par tām 3 galvenajiem faktoriem, tātad ģenētika, vide un pats bērns. Tātad ģenētiku, iespaidot ar jaunākiem medicīnas sasniegumiem mēs varam, bet tie būs ārkārtīgi specifiski gadījumi. Tad paliek vide un kā bērns tiek ar to vidi galā. Tātad vidi mēs varam ietekmēt, veselīgs uzturs, labs miegs, fiziskas aktivitātes un otrām kārtām, kā pats bērns tiek galā ar lietām, jo ļoti bieži arī pie imunologa nāk pusauģi, kuri bieži slimo. Un tad mēs sākam runāt ar pusaudzi, un viņš ir 4 pulciņos, viņam visas sekmes ir brīnišķīgas, un viņš vēl nodarbojas ar sportu. Un ir vairāk nekā skaidrs, ka viņam vienkārši vajag nedaudz atpūsties. Ir jāveidina telpas, ir jāiet svaigā gaisā, svarīgas ir šīs pastaigas, jābūt pilnvērtīgam uzturam, dārzeņiem, bērnam ir jāmākēs dārzeņus, salātus, ogas ziemā ar ogām, tur vitamīnu ir mazāk, bet tie mūsu ikdienas dārzeņi, tie ir pieejami. Ir jārūdās, nedrīkst bērnu tuntulēt. Tad, kad ir kāds epidēmijas laiks, tad tomēr labāk neapmeklēt sabiedriskas vietas, bet tas neatceļ pastaigas svaigā gaisā. Man kā mammai tas nozīmē vairāk dot vitamīnus, cenšamies, protams, tos iegūt dabīgā ceļā, nevienmēr sanāk. Pamēģinam kaut ko jaunu, cenšos bērnus pārāk netuntulēt drēbēs un tad varbūt, lai nesasvīst. Un, staigājam basām kājām, vasarā tas ir noteikums, maksimāli daudz basas kājas, maksimāli daudz dzīvojamies pie ūdens, smiltis, dārzā pie omes, ejam daudz ārā, elpojam svaigu gaisu. Pēdējā laikā ļoti populārs ir jēdziens imunomodulators, bet es neesmu pārliecināts, ka visi zina, ko tas nozīmē jau. Tieši to arī tas nozīmē. Tā ir viela, kas modulē imūnosistēmu. Un īstenībā šis jēdziens ir ļoti plašs, jo primāri tās var būt arī vielas, kas nomāca imūnosistēmu. Jo ārkārtīgi daudzos gadījumos tās gan ir tādas nopietnākas, specifiskākas saslimšanas, tā imūnosistēma ir pārāk aktīva, ka viņi sāk uzbrukt mums pašiem.
tās tad saucās autoimūnas saslimšanas, kur tā kā imūnā sistēma kaut ko dara pilnīgi absolūti automātiski, ne labu priekš mums. Tās ir arī zāles, kuras lieto specifiski jau vēža ārstēšanā. Bet, ja mēs runājam tā kā par bērnu imunitāti un biežu slimošanu, tad visticamāk tad tas interesējošā grupa ir tā, kas palīdz un stimulē mums pašiem tikt galā ar kādu veidu infekcijām. Ja ir tā, ka pēc tādas smagākas slimošanas ir tāds, ka nevaram tikt ārā no tās bedres. Visu laiku atkal kaut kas līp klāt. Te, piemēram, ir tā vieta jau pieminētajiem imūnmodulatoriem. Daļa no šiem preparātiem recepšu medikamenti, daļa ietilps grupā uzturbagātinātāji, ko jūs varat aiziet vienkārši uz aptieku un nopirkt. Piemēram, no sēnēm ir iegūta beta-glikāni, kurus mēs arī zinām, ka viņi šo imūnosistēmu stimulē. Un tā kā palīdz nedaudz, it sevišķi pēc tam, ja ir bijusi tāda smagāka slimība, tikt ārā no tā, kā jūs teicat, nedaudz tās bedres. Gunita, ārsti tikko izskaidroja mums, kas ir imunomodulators. Vai Defendils arī ietilps pie šiem imunomodulatoriem? Jā, Defendil arī var pieskaitīt pie imunomodulātoru grupas, jo lietojot šo produktu, mūsu imunās šūnas organismā atpazīst Defendil sastāvā aktīvās vielas, un tad notiek šī imunomodulārā reakcija, jeb iedarbība uz imunitātes regulāciju. Gunita Ievkalne, medis pārstāve. Tad kas ir šajā sastāvā un kas ir šis mehānisms, kas ir tik īpašs? Defendil ir dabisks līdzeklis imunitātes stiprināšanai, jo tā sastāvā ir beta-glikāns, kas ir iegūts no austersēnes. Un bērnu Defendil šķīdumā tātad ir arī C vitamīns, un pieaugušiem kapsulās ir C vitamīns un cinks, kas arī ir būtiski normāls imūnsistēmas darbības nodrošināšanai. Bet, ja mēs runājam tieši par beta-glikānu, tas galvenais mērķis ir uzdevums beta-glikānam trenēt mūsu imūnsistēmu, mūsu imūnās šūnas. Un šo imūno šūnu receptori tiek aktivizēti, kairināti, un šādi te aktivizēta šūnas spēja daudz efektīvāk reaģēt jau uz dažādiem kairinājumiem, vīrusiem, tā tālāk. Pirmais, kas man nāk prātā, kad cilvēks grib stiprināt savu imunitāti, tad gāž iekšā sev visu. Varbūt beigās 20% sasniedz mērķi. Kā darbojās šis mehānisms, lai izdarītu tieši to, ko vajag? Jā, tātad Defendilam šis darbības mehānisms ir gluži pretējs. Asinsritē nenonāk nekas, un principā viss tiek arī izvadīts ārā no organisma. Līdz ar to produkts ir arī ļoti drošs un pat īsti pārdozēt. Nevar ilgstoši lietot arī līdz 6 mēnešiem. Bet tas būtu jālieto, kad jau imunitāte ir novājināta, vai arī profilaktiski ļoti noderīgi? Principā Defendilu vajadzētu lietot tad, kad mums ir nepieciešams atbalsts šī imūnsistēmai. Tātad tas noteikti ir gada augstākais laiks, rudens, ziema, kad apkārt plosās vīrusi. Tad mēs varam lietot profilaksei, ja mēs vēlamies izvairīties no šīm elpceļu saslimšanām, kā arī, protams, bērniem, īpaši maziem bērniem vecumā līdz 5 gadiem, kas slimo visvairāk, bet, protams, arī visiem, kas iet bērnu dārzā un skolā, kas slimo, tātad, lai stiprinātu šo imūnsistēmu, jo viņiem ir vislielākā saskara ar citiem bērniem un lielāka iespēja tātad arī saskarties ar šo saslimšanu un arī, protams, pieaugušiem. Bet turpinot, vai tad tikai profilaktiski? Nē, arī akūtajos periodos īpaši slimojot, tad ir jālieto dubultā deva, jo tad tiks samazināts šis slimošanas laiks. Un vēl ir trešais pēc slimošanas, kad arī mēs rekomendētu lietot Defendilu, lai tad ātrāk atjaunotos imūnsistēma, jo tā ir novājināta, kā mēs zinām, pēc slimošanas, un lai tad ātrāk spētu atgūties un atkal būt pilnā spēkā. Ja tu pats nebūvēsi savus sapņus, tad kāds cits noteikti tevi noalgos viņa sapņu būvniecībai. Neesi sliņķis, sapņo un būvē pats savu sapni.